15. nodaļa. Augstākās personības joga. Dieva augstākā personība sacīja: ir zināms, ka pastāv mūžīgs baģankoks ar saknēm uz augšu un zariem uz leju. Tā lapas ir vēdu himnes, kurš zina šo koku, tas zina vēdes. Šī koka zari, triju materiālās dabas īpašību barote, plešas augšup un lejup. Tā dzinumi ir jutekļu priekšmeti, kokam ir arī saknes, kuras iet uz leju, un tās ir saistīts ar cilvēku sabiedrības auglīgo darbību. Šai pasaulē koka īsteno veidolu nav iespējams apjaust. Nevienam nav zināms, kur tas beidzas un kur sākas, kur ir tā pamats. Tāpēc jāņem rokās atsacīšanās ierocis un stingri sakņotais koks ar noteiktību jānocērt. Tad jāatrod vieta, no kuras neviens nekad neatgriežas, un tur jāuztic sevi Dieva augstākā personībai, no kuras viss ir sācies un izplatījies kopš neatminamiem laikiem. Tie, kuri ir brīvi no viltus lepnuma, maldiem un viltus sabiedrības, kur izprot mūžību un tikuši galā ar materiālo iekāri, kur brīvi no laimes un ciešana pretstatiem, kur brīvi no maldiem un zina, kā uzticēt sevi augstākajā personībai, tie sasniedz mūžīgo valstību. Man augstāko mājvietu neapgaismo ne saule, ne mēnesis, ne uguns, nedz arī kāda mākslīga gaisma. Kurš to sasniedz, tas nekad vairs neatgriežas materiālajā pasaulē. Dzīvās būtnes šeit saistītajā pasaulē ir manas mūžīgās daļiņas. Saistītajā dzīvē tās smagi cīnās ar 6 jutekļiem, no kuriem viens ir prāts. Kā vējš nes smaržu, tā dzīvā būtne materiālajā pasaulē dzīves izpratni pārnes no viena ķermeņa otrā. Viņa pieņem ķermeni un tad to atstāja, lai pieņemtu citu. Kad dzīvā būtne ieiet citā rupjā ķermenī, tad tās prātu apjož atbilstoša dzirde, redze, garša, oža un tauste. Tad būtne bauda atbilstošs jutekļu priekšmetus. Nelgas nespēja apjēgt, kā dzīvā būtne var aiziet no ķermeņa un kādu ķermeni viņa bauda materiālās dabas īpašību apburta. Bet tas, kur acis atvērušās zināšanās, to visu redz. Neatlaidīgi pārpasaulnieki, kuri apzinās sevi, redz visu to skaidri, bet tie, kuru prāti ir neattīstīti un kuri neapzinās sevi, par spīti centībai notiekošo saredzēt nespēja. Saules mirdzums, kas kliedē visas pasaules tumsu, nāk no manis, arī mēnesis un uguns spožums nāk no manis. Es esmu katrā planētā un ar savu spēku vadu tās kustību pa orbītu. Es kļūstu pa mēnesi un dodu dzīvības sulu visiem augiem. Es esmu gramošanas uguns visu dzīvo būtņu ķermeņos. Es savienojos ar dzīvības dvašu, kas plūst iekšā un ārā, lai gremotu četrejādu barību. Es esmu ikvienā sirdī un dodu atmiņu, zināšanas un aizmiršanu. Es esmu tas, kurš jāzina no visām vēdām. Es esmu Vedantas sastādītājs un vēdu zinātājs. Ir būtnes, kuras kļūdās, un ir būtnes, kuras ir brīvas no kļūdām. Materiālajā pasaulē visas būtnes kļūdās, bet garīgajā visas būtnes ir brīvas no kļūdām. Bez tām ir vēl cita, visaugstākā personība, augstākā dvēsele, pats mūžīgais kungs, kurš atrodas 3 pasaulēs un uztur tās. Es esmu pāri maldīgajiem un nemaldīgajiem. Es esmu visaugstākais. Tāpēc pasaule un vēdes cildina mani par augstāko personību. Ak, Baratas dēls, kurš brīvs no šaubām un zina, ka es esmu Dieva augstākā personība, tas zina visu un garīgi kalpo man. Šī vēdu rakstu daļa ir vislielākais noslēpums. Bezgrēcīgais, tagad esmu tev to atklājis. Kurš izpratīs to, tas kļūs par gudro un sasniegs visu, kas sasniedzams.